Sveiciens, draugi! Šoreiz mana tēma, par ko es gribu parunāt, ir šāds liels iepakojums. Tā ir Alveja sula, gandrīz litrs, te ir 946 mililitri. Tas ir tiešām brīnumdzēriens. Tagad pastāstīšu vairāk jums par to. Jo patiesībā jau senie acteki izmantoja Alvejas dziedinošās īpašības pie ļoti daudzām saslimšanām. Senie grieķi zināja, ka Alveja palīdz saglabāt jaunību, veselību un ilgu mūžu. Tautas medicīnā, tā kā pie mums, Alveja izmanto kā dezinficējošu līdzekli, tā izveda sārņus no organisma, neutralizē skābes un attauko. Un kopumā ziņas par Alvejas ārstniecisko izmantošanu sniedzas teju 5000 gadu tālā pagātnē. 96% Alvejas sulas veido ūdens, un savukārt 4% ir vērtīgo vielu avots. Un tajā ir vairāk nekā 200 aktīvo vielu, tā skaitā visi vērtīgie vitamīni, virkne minerālu vielu, fermentu un taukskābju. Bioloģiskā aktivitātes dēļ Alvejas sula tiek plaši izmantota cīņā ar iekaisumiem, sāpēm, infekcijām un citām kaitēm. Tomēr jāņem vērā, ka Alvejas sulu nav ieteicams lietot vēža slimniekiem un grūtniecēm. Un tagad vairāk par sulas vērtīgām īpašībām. Tā satur vitamīnus A, C, E vitamīnu, folijskābi, holīnu, B1, B2, B3, B6 vitamīnu. Un Alveja ir viens no retiem augiem, kura sula sastāvā tāpat atrodams arī vitamīns B12. Tā ir vērtīga viela, kuras deficīts var izraisīt anēmiju un nervu sistēmas bojājumus. Tāpat Alvejas sula satur aptuveni 20 minerālvielas – kalciju, magniju, cinku, hromu, selēnu, nātriju, dzelzi, kāliju, varu, mangānu un citas. Arī augsts aminoskābju un taukskābju sastāvs ir Alvejas sulā. Vidēji aptuveni 20 no 22 cilvēku organismam nepieciešamajām aminoskābēm sastopamas Alvejas sulā. Un tāpat arī ievērojams daudzums taukskābju, jo sula palīdz samazināt tauku līmeni asinīs, novērš alerģijas simptomus un gremošanas traucējumus. Tāpat Alveja ir arī spēcīgs adaptogēns. Tā veicina ķermeņa spēju pielāgoties ārējiem apstākļiem un pretoties slimībām. Alveja veicina gremošanas sistēmas darbību. Alveja nomierina, attīra gremošanas traktu, cīnās ar nelabvēlīgām baktērijām, palīdz līdzsvarot zārnu mikrofloru. Un ieteicams tās tāpat pateicoties tās adaptīvajām īpašībām, Alvejas sula spēja palīdzēt arī gadījumos, kad ir traucēta vēderīzēja. Alveja lieliski palīdz atbrīvoties no toksīniem, absorbēt tos un palīdz izvadīt. Tāpat Alveja uztur sārmainu ķermeņa vidi, jo Alvejas sula stimulē imūnsistēmas baltos asins ķermenīšus, un tās sastāvā ir spēcīgi antioksidanti, kas cīnās ar brīvajiem radikāļiem, palēnina novecošanās procesus. Protams, ka Alveja tāpēc arī veselīga ir ādai. Gan dziedē brūces, gan apdegumus, nobrāzumus, kukaiņu kodumus un psoriāzes. Tā mazina sāpes, novērš niezi un nomierinoši iedarbojas uz ādu. Tāpat to ir iespējams palietot, lai mazinātu asiņošanu, apstrādājot nelielas brūces. Alvejas sulai piemīt arī antibakteriālas īpašības, un tā satur virkni aktīvo sastāvdaļu, kas neļauj augt slimības izraisošiem mikroorganismiem un spēj cīnīties ar baktērijām. Tāpat tā labi cīnās arī ar sēnīšu un vīrusu infekcijām.
Pēc zinātnieku pētījumiem redzam, ka alvija labvēlīgi iedarbojas uz cukura līmeni asinīs un holesterīna daudzumu. Jāņem vērā arī tās, ka ne visas alvijas sulas ir tās īstās. Mums šeit ir aloe vera barbadensis miller. Tā ir, vai vēl viņu sauc tūkstneša lilija, aug sausajos Centrālās Amerikas un Ziemeļamerikas rajonos. Protams, alvijas iedarbība atkarīga arī no apstrādes. Ideāli, ja lapas tiek vāktas ar rokām. Un alvijas pati derīgākā daļa, tas ir želēvīda vidus, kas ir alvijas lapā, un tā satur 150 svarīgus komponentus. Tātad, kā jau augstāk nosaucu, vitamīnus, enzīmus, polisakarīdus un mikroelementus. Un viens no visvērtīgākajiem komponentiem ir acimannants, kas labvēlīgi ietekmē imūnsistēmu, mazina iekaisumus un neutralizē brīvos radikāļus. Rezultātā uzlabojas skābekļa padeve. Skābeklis nokļūst asinīs un tiek nogādāts visām organisma šūnām un asinsvadiem. Un jo tālāk perifērijā, jo asinsvadiņi ir tievāki un tā līdz pat kapilāriem. Un kapilāri ir vissmalkākie asinsvadiņi, pa kuriem skābeklis arī tiek aiznests uz šūnām. Bet bieži vien vides piesārņotība, stress, paaugstināta slodze vājina mūsu imunosistēmu, un brīvie radikāļi var radīt iekaisumu procesus organismā. Iekaisumi bojā asinsvadus, padarot kapilāru sieniņas biezākas, kas ievērojami sašaurina kapilārus, un pa tādu asins ķermenīši plūst daudz lēnāk, un līdz ar to ir traucēta arī skābekļa padeve šūnām. Tieši te var palīdzēt alveja. Tātad samazinot kapilāru sabiezējumus, un asinis sāk plūst ātrāk un atkal atjaunojas skābekļa padeve šūnām. Lūk, un tādā veidā tiek arī izvadītas kaitīgās vielas un piesārņojumi. Vēl gribās pastāstīt vairāk tieši par alvijas sulas izmantošanu matu kopšanā, ādas kopšanā, triholoģijā, jo tā viegli iesūdzas ādā, atver poras un izvelk visus netīrumus, padarot tos viegli izskalojumus. Un Nature Sunshine kompānijas alvijas sula atstāja matus svaigus, jo tā patiesi baro no iekšpuses. Un tātad to izmanto arī triholoģijā. Tātad no grieķu valodas trihos ir mati un logus ir pētījums. Tātad tā ir medicīnas nozare, kas pēta matus un galvas ādu. Un ir noskaidrots, ka nonākot organismā, alvijas sula darbojas šūnu līmenī, kas nozīmē, ka tai piemīt unikāla spēja iekļūt šūnās, piegādājot daudzas vielas, kas tām nepieciešamas funkcionēšanai. Tālāk galvas ādas slimību, piemēram, seborējas, alopēcijas gadījumā, īpaši pēc ķīmijterapijas, alvijas sulu lieto gan ārīgi, gan iekšīgi. Un apskatīsim, kādas triholoģiskas problēmas var ārstēt uzlabot ar alvijas sulu. Galvas ādas nieze, piemēram. Daži pacienti, kas cieš no niezošas sausas galvas ādas, veiksmīgi lieto alvijas sulu, kas palīdz arī psoriāzes un līdzīgu ādas slimību gadījumos. Tā ir īpaši labvēlīgi jūtīgai ādai un sausiem matiem. Psoriāzes gadījumā alvijas sula uzklāj uz bojātā ādas vietām, kā arī matiem pēc mazgāšanas. Tāpat blauksnes, sausi, trausli mati un mati pēc krāsošanas vai ķīmisko ilgviļņu ieveidošanas lieliski šī alvijas sula mitrina un nomierina kairināto ādu. Tāpat izveido uz ādas tādu kā aizsargplēvīti, atdzesē un atjauno ādu. Tātad kāda lietošanas instrukcija? Tātad uzklāt uz attīrītām ādas vietām vairākas reizes dienā. Tai piemīt atsvaidzinoša iedarbība, nodrošina ādas mitrumu. Un to lieto ātri,
lai ātri mitrinātu sausus, trauslus matus un optimālai matu galu kopšanai, kā arī kā līdzekli pret blauksnām. Tātad vienkārši ierīvēt matu saknēs daudzreiz dienā var. Pētījumi liecina par alvējas sulas pievienošanu šampūniem, skalošanas līdzekļiem, kondicionieriem, tātad par šo labvēlīgo ietekmi, jo tā baro un uztur veselīgus matus, nonākot saskarē ar matus stiebru. Tomēr vislabāk vispirms izmazgāt matus ar šampūnu, pēc tam uzklāt šo te Nature Sunshine alvējas sulu un ļaut tai iesūkties 3 līdz 5 minūtes un pēc tam izskalot. Tas palīdzēs mazināt akūtu iekaisumu galvas ādā, niezi, kā arī veicinās epidermas atjaunošanos. Ilgstoša lietošana samazina ādas sausumu un uzlabo tās elastību. Un, lai veicinātu matu augšanu, rūpīgi notīriet zonu, kurā uzklāsiet sulu. Vai arī, tātad tikko izmazgātiem matiem. Pēc tam uzklājiet alvējas sulu tieši uz skartajām zonām un masējiet 5 minūtes. Tas pats attiecas arī uz psoriāzes vietām. Un, kad tā ir iesūkusies, pievienojiet vēl sulu un turpiniet masēt. Ieteicams procedūru atkārtot 4 reizes dienā. Un, piemēram, psoriāzes gadījumos pēc alvējas sulas lietošanas uz 10-15 minūtēm uzklājiet ādas mitrinošu krēmu, lai nedaudz mazinātu virsmas spraigumu. Un tāds atveseļošanās periods, protams, nav ātri, tas būs 2 līdz 6 mēneši. Allopēcija pilnā apjomā, plikpaurība, matu izkrišana pēc ķīmijas terapijas. Un ārstēšanās un matu atjaunošanas metodes atkal izmantojot alvējas sulu. Allopēcija pilnā apjomā ir vispārināta allopēcijas areatas forma, kuras rezultātā rodas pilnīga matu izkrišana visā galvas ādā, dažreiz arī citās ādas zonās. Un pilnīgas allopēcijas gadījumā tiek skarta visa galvas āda. Savukārt universālās allopēcijas gadījumā matu izkrišana notiek visā ķermenī. Pilnīga allopēcija var rasties gan bērniem, gan pieaugušiem. Un pirmās smagas formas pazīmes ir strauja matu izkrišana galvas ādā un sejā. Piemēram, cilvēkiem bārda, uzacis, skrūpstas izkrīt, un 2-3 mēnešu laikā matu izkrišana notiek pilnībā uz galvas ādas. Un visbiežāk matu izkrišana notiek arī visā ķermenī. Un tiek uzskatīts, ka matu izkrišana praktiski jebkurā gadījumā ir ārstējama. Pilnīgas allopēcijas gadījumā matu attaukšanu var liecināt par bojājumiem nevis matu folikulu šūnās, bet gan pašas matu struktūras šūnās. Un šī struktūra var būt serde, kas atrodas mata centrālajā daļā. Ievērojama daļa matu folikulu šūnu saglabājas dzīvot spējīgas un gatavas radīt jaunus matus pat 20 gadus pēc veco matu izkrišanas. Tā kā redziet, cik ilgi tomēr saglabājas kaut kāda dzīvība tajā matu folikulā. Un vērts atzīmēt, ka dažas triholoģijas klīnikas ķīmijterapijas un staroterapijas laikā lieto šo te Nature Sunshine kompānijas alvējas sulu, jo tā palīdz pacientiem panest ķīmisko vielu un starojumu iedarbību. Tāpat pacientiem, kuri to lieto, parasti neizkrīt mati, nav tik bieži un daudz slikta dūša, un viņi daudz ātrāk reaģē uz ārstēšanu. Un, protams, šīs te alvējas sulas lietošanas ilgums ir atšķirīgs, un ārstēšana ir nepieciešama vismaz 3 mēnešus un bieži vien pat ilgāk. Bet kopumā tātad alvējas sula tiešām ir super produkts, palīdz ne tikai matiem un ādas skaistumam, bet, kā jau sākumā minēju, ļoti daudzām arī iekšējām problēmām. Tā kā izmantojam šo te unikālo produktu, viņa ļoti labi garšo, viņu var ieliet vienkārši vīna glāzē un kādreiz kādā pasākumā vīna vietā izmantot alvējas sulu. Neviens nezinās, ka jūs dzerat kaut ko citu, viņa ļoti skaista, dzidra un drusku skābena garšiņa. Tā, tas arī šoreiz viss par alvējas sulu. Paldies un uz citu reizi!